Es vēl gribēju jums kaut ko pateikt, kaut ko jocīgu vai arī drusku briesmīgu, jo, kad es vakar lidoju no Prāgas uz Rīgu, lidmašīnā man blakus sēdēja viena čehu studente, kuru es pamanīju arī Prāgas lidostā, un viņa tur bija ar 3 vai 4 studentēm, čehu studentēm, bet bija ļoti agri no rīta, un viņa visu laiku, visas 2 stundas gulēja blakus, un mani traucēja ar kāju pie manis, ar savu roku pie manis, bet man tas tik daudz netraucēja, jo es biju sajūsmā, ka es drīz būšu Rīgā, Latvijā un tā tālāk. Un kad mēs nolaidāmies Rīgā, es gāju pie 22. autobusa, gaidīju garajā rindā. Visiem ārzemniekiem nebija bilešu, bet Terēzei bija, jo es lietoju jūsu lietotni Rīgas satiksmē un vienmēr skenēju QR kodu kā īstā latviete. Nē, es zinu, ka arī daži ārzemnieki lieto šo lietotni, bet man patika, ka es biju viena. Bet tajā autobusā mēs stāvējā, jo autobus bija pārāk pilns ar cilvēkiem, un tās 4 meitenes stāvēja man blakus, un viņas runāja ļoti skaļi čehiski, jo nezināja, ka es saprotu čehu valodu. Domāju, ka viņas bija no vidusskolas. Un tā pirmā meitene, kas sēdēja lidmašīnā man blakus, viņa teica: meitenes, vai jūs dzirdat to dīvaino valodu? Un tā otrā studente saka: jā, tā tiešām ir dīvainā valoda. Un tā pirmā studente saka: man šķiet, ka tā ir kādā ziemeļu krievu valoda. Es gribēju viņām teikt, ka tā nebija ziemeļu krievu valoda. Tā ir latviešu valoda. Jā, es dzirdēju, ka daži cilvēki saka, ka latviešu valoda viņiem atgādina krievu valodu, bet man tas nešķiet, tiešām ne. Un tātad es tiešām nezinu, kā var cilvēks lidot uz Latviju, nezinot neko par latviešu valodu. Jā, labi. Es tagad ceru, ka viņas uzzinās Latvijā, ka jūs runājat latviski. Jā. Man žēl, ka daži ārzemnieki domā, ka Latvijā var runāt krieviski, un krievu valoda ir oficiālā valoda, bet tā nav. Bet es ar jums cīnos par jūsu skaisto latviešu valodu. Tātad es gribēju jums teikt šo savu pārdzīvojumu par čehu studentēm. Jā.